satiksmi Rīgas ielās un uz Latvijas ceļiem. Dāma, iespējams, mīļākā pievakares radio pārraide Braucamlaiks ar Arti Dvarjonas turpinās, jo tas tiešām tā ir. Paldies, paldies, paldies. Šis ir Radio SVK, un mums laiks atkal pastūrēt satiksmi. 18:20 pēc Boarding Maps LV datiem mēs secinām, ka vienības gatve pirms Kārļa Ulmaņa gatves ir sasprūdus tur parasti minūti, tagad 8:10. Krišāņa Valdemāra iela uz Pārdaugavu arī mazliet ciet Brīvības iela posmā starp Tallinas un Pērnavas ielām, kā arī Maskavas iela uz Slāvu tiltu braucot. Tās pēc Boarding Maps LV datiem. Braucamlaiks turpinās līdz 19:00. Stūrējiet prātīgi. Pēc brīža vēl viens fakts, kas pārsteidz. Un starp citu, pārraides pašā izskaņā mums būs kāds ciemiņš. Un neliels pārsteigums pirms 7. Turpinās Radio SVH Braucamlaiks. No pirmdienas līdz ceturtdienai pēc 16:00 Radio SVK Braucamlaiks kopā ar Arti Dvarjonas. Paldies, ka klausījāties. Arī šodien mēs piedzīvojām līdzīgi kā vakar Braucamlaika plato. Jā, tā saucamo versiju no 16:00 līdz 19:00, 3 stundu garumā. Un jebkas, kas izskanējis mūsu ēterā, es atgādinu, noklausāms arī mūsu mājaslapā ētera arhīvā. Tā skaitā šīs dienas pārraidie, kas palaists garām radio.sh.lv, tur ētera arhīvs. Bet pirms es pavisam atvados no jums šodien, pie mums ir ciemiņš, ieskajusi ciemos kāda meitene, kas vēlas uzsākt dziedātājas karjeru. Viņai ir, tā kā pietiekami augstas ambīcijas un mērķi. Noskaidrosim, kas ir šī meitene un kas viņai paģēmies līdzi. Labvakar! Labvakar! Kā tevi sauc un no kurienes tu esi? Mani sauc Lolija un esmu no Smiltenes. Un cik ilgi tu dziedi? Dziedu, no bērnības pašas jau ilgi, 32 gadus. Lolija no Smiltenes mums ir atsūtījusi dziesmu, kuru ierakstījusi kopā ar kādu grupu, un to mēs gribam šīs dienas Braucamlaika izskaņā arī jums, dargie klausītāji, parādīt. Lolija, kas ir šī grupa un kā tu nonāci līdz sadarbībai ar to? Grupa saucās Kiss of the Dolls, un viņi braukāja arī tāpat pa dažādiem festivāliem riņķi, un mums Smiltenē kādu brīdi organizējās Smiltene Alternatīva saucās festiņš. Tur sabrauca dažādas tādas, jaunās grupas. Es neņemos tā noformulēt, bet tādas dažādas grupas, zināmākas, nezināmākas, kuras uzstājās, un viena no šīm dalībniecēm bija arī šī grupa. Es viņus vienkārši kā skatītājs nopētīju. Es īstenībā varbūt jau vairs neierakstījos tajā auditorijā, jo apmeklētāji bija jau tādi tīņu vecuma. Man jau bija virs 20. Man interesē vienkārši šīs jaunās grupas un vispār grupas. Un tad man šeit ir jautājums, kādēļ tieši rock mūzika? Kādēļ tev iepatikās tieši grupa Kiss of the Dolls? Kāpēc tu izdomāji, ka ar viņiem vajadzētu ierakstīt kopā dziesmu? Un ko tu vispār domā par meiteni rock mūziku? Acīm redzot, tas ir kaut kas, kas tev patīk un tavs aicinājums? Rock mūzika tas ir mans žanrs, jā, tas ir, kas man sirdī vistuvākā vienkārši. Protams, es esmu veikusi mūzikas skolu un visi klasiskie pamati ir ielikti un esmu dziedājusi ilgi koros, dažādos un solisti bijusi un tieši sirdī tuvāk vienmēr bijis rock mūzika, un tad attiecīgi šo grupu nopētīju. Viņiem tas vizuālais tēls pirmkārt tās ļoti atraktīvs. Viņi vienkārši izcēlās ļoti arī kopējā fona, un doma, protams, nebija uzreiz par kaut kādu dziesmu, līdz tam bija jāizaug, es teiktu, gadi, varbūt pāris pat pagāja. Es vienkārši uzveicināju grupas līderi, draugos, un aizsūtīju pāris savas idejas, tā kā muzikālās, jā? Šai dziesmai, ko mēs dzirdēsim, ir tavs teksts, tevis rakstīts? Jā, tas ir mans teksts. Labi, Lolija, paldies, ka ieskaiti ciemos. Lolijas Prānsman no Smiltenes, kas ierakstījusi dziesmu kopā ar rock mūzikas puišiem Kiss of the Dolls. Kā sauc dziesmu, par ko tā ir? Dziesma viena zei par mums un opozicionāriem. Jā, par to opozīciju, jā, jo ir vienmēr kaut kas, kas ir... It sevišķi jau meitenei rock mūzikā noteikti vienmēr būs kaut kur opozīcija. Kāds, kas nepiekritīs, ka tas ir ok, vai ne? Mēs tūdaļ mēģināsim pierādīt pretējo. Paldies tev, Lolija, un sveicini visus Smiltenē. Paldies! Tell all
klausies, skaties visā pasaulē.